Novus kā spēle ir radusies 1000 gadus atpakaļ, nākus viņa no Indijas. Tā kā nacionālais sporta veids, kurš saucās koruma. Un šajā spēlē notiek arī sacensības uz šo brīdi. Jā. Spēli kā novusu ir atveduši uz šejieni jūrnieki, kas noteikti iemeslu pēc šo spēli pielāgojuši šiem apstākļiem uz kuģa. Pats par sevi kā organizēts sporta veids Latvijā viņš ir sācies no 36. 34. gada, tādīs robežās, kad veidojās pie noteiktām darba vietām cilvēku grupas, kuriem bija interese šo spēli spēlēt. 63. gadā tika nodibināta federācija, kas visus šos spēlētāju gribētājus apvienoja vienā tādā lielā saimē. Un visas sacensības, kas atbilst šīs spēles noteikumiem un prasībām, notiek caur šīs federācijas rīkotiem pasākumiem. Tiek pilnveidoti gan noteikumi, gan inventārs, un arī šo sacensību formulas. 27 klubi ir reģistrēti, kas apvieno apmēram 1000 aktīvus spēlētājus, kuri piedalās dažāda veida sacensībās, atbilstoši Novusa formulē. Komandu sacensības notiek 3 līgās. Ir augstākā līga, 1. līga un 2. līga. Internetā ir mājaslapa, kur jebkurš gribētājs, Novus spēles gribētājs var piedalīties šajās sacensībās, iepriekš piesakoties, kas grib sasniegt attiecīgu rezultātu. Protams, viņam bišķīti jāpiestrādā pie tā, jāpatrenējas, vai arī jāiet uz mājas internetu lapu, atrodot kontaktu, kur varētu patrenēties ar pieredzējušiem spēlētājiem. Novusa spēle pati par sevi ir ļoti demokrātiska, vecuma ierobežojums principā nepastāv, gan sievietēm, gan vīriešiem. Starptautiskā mērogā ir cilvēkiem ir kustības traucējumiem, konkrēti šeit ir, kas brauc ratiņos. Uz šo brīdi jau ir notikušas sacensības starptautiskā mērogā, un viņiem jau ir izveidots noteikts reitings. 2007. gadā notika Eiropas čempionāts Valmierā, kurš bija sarīkots lielā telpā uz 100 galdiem, kas bija nebijis pasākums uz šo brīdi, kā Novus spēles šiem lietpratējiem. Un pēc šī čempionāta tika nodibināta starptautiska organizācija FINSO. Mēs iepazīstam gan šo kultūru valstu, uz kuriem mēs braucam, gan iepazīstam šos cilvēkus. Saistībā ar šo Novusa popularizāciju Latvijas Novusa federācija ir piedalījusies 2 starptautiskos fórumos, saucamā FISO, kurš notiek ik pa 4 gadiem. Šī organizācija ir tāds paralēle olimpiskām spēlēm, kuru sporta veidi nav olimpiskās spēlēs iekļauti. Trešais pēc skaita tas bija Busanā, Dienvidkorejā. Šogad viņš bija Šauļos, tur mēs atkal ar šo Novusa spēli esam piedalījušies. Runājot par Novusa inventāru, kurš sastāv no 3 tādām lielām vienībām, sastāv no pašas plātnes, no Novusa galda, maziem kauliņiem, kuri jāiesit maisiņā, un sastāv no lielās ripas, kuru profesionāļi sauc par mammu. Latvijā uz šo brīdi ir aktīvi 2 šie izgatavotāji, kas šos galdus sagatavo atbilstoši spēlētāju prasībām un atbilstoši Latvijas Novus federācijas prasībām. Novusa spēles pats par sevi būtība ir relaksācija. Bet īstenībā viņš jebkuram spēlētājam izdala noteiktu adrenalīnu, spēlējot gan gūt panākumus, gan vilties, gan nejaušības. To mēs izbaudām kaut kādu noteiktu minūšu laikā, spēlējot šo spēli. Sadarbībā ar igauņu partneriem mums ir veikti pētījumi Tartu universitātē, uz spēlētāju, dažādu ranga spēlētāju psiholoģisko sagatavotību, tādi veikti testi, arī uz muskuļu grupas darbību, un uz šo brīdi tiek veikts maģistra darbs, kas nāks publicitātē droši vien uz gada beigām. Rīgas satiksmē Novus jau spēlējām, es personiski jau te 10 gadus strādāju un spēlēju. Pirms manis te varbūt vēl kādi 20. Bet mēs spēlējām tā pa nodaļām, pa cehiem. Galds, tur viens galds, tur šur galds. Un beigās tāds organizēja Rīgas satiksmes komanda, kas sāk no 2. līgas. Pakāpeniski mēs iegājām augstākā līgā.
Nu, un mūsu administrācija mums nāca pretī. Mums iedalīja telpas, tādas lielākas telpas, lai varētu apvienot klubu, teiksim, lai mēs varētu pieņemt pretinieku komandas, lai mēs paši varētu trenēties. Tā kā komanda mūsēja piedalās augstā līgā, viņi mums iedala autobusus, kur mēs braucam pa Latviju, dažreiz pat tā uz Igauniju, uz vēl tādām vietām. Mūsu klubā tagad trenējās ne tikai profesionāļi mūsu komandas, bet nāk no visām nodaļām, kas vakarā pēc darba viņš grib atpūsties, jo te tāda atmosfēra diezgan laba, kā saka, noņem to spriedzi darbu. Un tā mēs arī no malas mēs uzlūdzam, lai būtu vairāk tie spēlēt gribētāji un ko mēs varētu varbūt nākotnē komandai iesaistīt. Tas ir tāds sporta veids, kas ir ļoti pieejams visiem. Viņš ir diezgan lēts un inventārs ir samērā lēts.